Esiet sveicināti! Šī būs saruna ar Evu Rudzīti par pārmaiņām, par izaugsmi, kuru viņa ir ieguvusi ceļojot pa savām iepriekšējām dzīvēm, izzinot reinkarnācijas fenomenu un iepazīstot savu dvēseli. Dvēseles dažādās šīs šķautnes un pieredzes. Un nu jau viņa palīdz arī ar šiem ceļojumiem iepazīt citiem cilvēkiem pašiem sevi. Un šo sarunu vadīšu es, Inga Ružicka, reinkarnacioloģe. Esmu reinkarnācijas tēmā jau 10 gadus. Un kopš 2018. gada palīdzu arī citiem cilvēkiem iepazīt pašiem sevi latviešu valodā caur iepriekšējo dzīvi prizmu. Un dodu iespēju arī šo reinkarnacioloģijas metodi apgūt jau kā profesiju. Un Eva ir viena no tām, kura šo metodi ir apgūsi. Un šobrīd, Eva, es tev nedaudz patincināšu un sākšu no netālās tālienes, kā sakās. Pagājušo gada, 22. gada 12. maijā, tu startēji reinkarnacioloģijas pirmajā kursā. Un pirms tu tā kā tevis pirms, bet tad, kad tu beidzi šo kursu, aizpildīji arī tādu anketiņu, kur man bija tāds jautājums, ar ko tu jūs vispār nodarbojušies, pirms jūs izzinājāt šo visu. Un tad tu anketiņā minēji, ka tu ilgus gadus esi strādājis pirmsskolā par Montessori skolotāju jaunākā vecuma bērniem. Kas tevi mudināja izzināt šo reinkarnācijas tēmu, esot kā skolotāja? Ar reinkarnācijas tēmu es iepazinos pēc tam, kad es vairs nebiju skolotāja. Sistēma no manis atteicās, kā jau tajā laikā ar daudziem cilvēkiem notika, un īstenībā ļoti priecājos, ka tas ir noticis. Man arī citi cilvēki ir teikuši, ka tas man ir nācis tāds kā liela dāvana. Tā teikt, jo esot darbā pirmsskolā, nebūtu man bijis laika, resursu un vispār tādas iespējas visam iet šim cauri un apgūt šo un pētīt un līdz dziļumā. Tas ļoti daudz paņem tomēr resursus visos virzienos. Kas tev aktivizē vispār? Kā tu uzdūries vispār reinkarnācijai kā tādai? Pavisam nejauši YouTube pēkšņi kaut kur, nezinu, neatceros, ko es skatījos, bet man izleca video, kur tu, tajā brīdī es nezināju tevi vispār, stāsti par iepriekšējām dzīvēm, un ka tas ir ļoti vienkārši, un to var praktiski visi izdarīt, atcerēties un iemācīties atcerēties, un iemācīt citus vēl, un ka vispār tas nav nekas sarežģīts, un klausījos un skatījos tos video, un man ļoti, ļoti interesēja, un sāku stāstīt vīram, un vienā brīdī vīrs tikai teica, ka tā kā man ir daudz brīva laika šobrīd, ja nāk tādi kursi, tad ņem ciet. Viņam arī tas liekas, viņam arī tas liekas ļoti interesanti un patīk, ka viņš ir piedalījies mūsu sesijās arī pie manis, gan pie kolēģiem. Un viss ir sanācis un izdevies, jā. Jā, brīnišķīgi. Ar ko tu atšķiries, Evas versija, pirms tu uzsāki šo izzinošo savu dvēseles ceļojumus, ar to Evu, kur ir šobrīd, kad tu jau esi principā tūlīt jau gadu šajā reinkarnācijas izziņas tādā mākonī, varētu pat teikt, ja? Ar ko atšķirās Evas versija pirms uzsākot šo visu izziņas posmu un tagad? Es pieļauju, ka tāpatās vēl ir noteikti, jo mēs sevi visu laiku izzinām un izzinām, bet ar to zināšanu un pieredzi bagāžu, kuru tu esi šobrīd, kas ir tas, kas tevi tā kā atšķir? Kā tu pati sajūti, un varbūt tās ir arī kādi citi vēl novērojumi, ko citi cilvēki tev saka, kā tu esi mainījusies? Es pati jūtu, ka es noteikti eju daudz drošāk pa dzīvi. Es vispār esmu diezgan introverts cilvēks, neesmu tas atvērtākais pasaulē, tas draudzīgākais un tāds. Un man šķiet, jā, kad es esmu kļuvusi drosmīgāka, es varu arī mierīgi pateikt, piemēram, par tēmām, kaut vai par šo pašu reinkarnacioloģiju, es varu arī pateikt, ka man nav nevienam nekas jāpierāda, nekas jāskaidro, es ticu,
otra puse drīkst arī neticēt. Un tā manī vairs nav tā cīņas sajūta, arī, ka man kādam kaut kas jāpierāda, jāpaskaidro, jāieskaidro. Un noteikti esmu iemācījusies uzdot jautājumus, kas man liekas pavisam nesen. Es vēl teicu, ka es vēl nemāku uzdot jautājumus, bet es pati jūtu, ka es īstenībā māku uzdot jautājumus. Ja man piezvana kāds telemārketinga speciālists, es māku viņu arī nokaitināt ar saviem jautājumiem. Jo, kaut kā agrāk es tā tiešām bailīgi un tā neuzdrīkstējos, bet tagad es visus pļauju ārā, visus jautājumus, kas man nāk, ja man nāk tajā brīdī, un lai ir tiešām skaidrība uzreiz, nevis pēc tam tie jautājumi atnāk vēlāk, un tad nav īsti kam paprasīt. Un to arī cilvēki arī man ir teikuši, jā, kad es uzdodu daudz jautājumus. Un ātri. Kas tev īpaši tā kā priecē, izzinot šo priecēja, vai joprojām priecē kaut kādi tie procesi, tu jau minēšos, ka tev izdodas veiksmīgi uzdot šos uzvedinošos jautājumus, lai kaut ko noskaidrotu, un jau drosmīgi eju uz priekšu ar šiem saviem jautājumiem. Ir vēl kaut kas tāds, kas tev īpaši priecē, patīk, ko tu tā kā necerēji, bet ieguvi, izējot šo visu apmācības kursu? Nevarētu teikt, ka necerēju, bet iegūstu certifikātu. Ar ko arī tevi apsveicu vēlreiz. Paldies! Jā, tas tiešām ļoti priecē, jo es te biju nedaudz iestrēgusi tādā, kā tev teikt, ritenī, kad es izmācos visu kaut ko un pašās beigās pametu. Un vairāk nekā vienu reizi es to esmu izdarījusi. It kā jau visu to zināšanas ir iegūtas, bet tas pēdējā tā asta sunim netiek pārkāpta. Un es ļoti priecājos, ka es šoreiz novedusi visu līdz galam, kad es izpildījusi tos uzdevumus, kas bija jāizpilda. Jo nebija viņu maz. Diezgan daudz tāpat bija, viss, kas jāizdara. Un ka ir izdevies to izdarīt. Un īstenībā man pašai liekas diezgan tādā mieriņā es to visu esmu paveikusi, ka tas nav bijis tā stresaini. Un tas arī ir tāds, ko es ieguvu šajā kursā, ka man ir diezgan liels miers par daudz ko, par lietām, kas notiek. Es tādu neķeru kreņķi, es vienkārši tā kā plūstu tajā visā. Es pieņemu, jā, tur kaut kāda krāna sanāca, pavērošu, kas tālāk. Tas tāds galvenais. Vai tu, tad, kad tu uzsāki šīs apmācības, principā pirmais kurs, šobrīd tas ir kā pirmais moduls, viņš tāds vairāk sevis izzinošais, bet tas nākamais posms, jau tas solis, ko tu veic, tas bija uz konsultanta līmeni, kur ir iespēja tu gan vari priekš sevis to izstrādāt, tās visas savus jautājumus, problēmas, gan arī apgūt šos metodikā jau profesionālā līmenī. Un tu jau, kad startēji šajā otrajā kursā, tu jau tā kā zināji, ka tu gribi būt konsultants, pavadonis, palīgs citiem cilvēkiem, vai nebija vēl tāda pārliecība, vairāk priekš sevis to darīt? Vairāk priekš sevis sākumā bija vispār tāds izaicinājums sev. Jo tas bija arī tāda mešanās, atkal, it kā liekas iziet tas praktiķu kurs, it kā liekas, tu zini, kas tas ir, bet konsultants tomēr ir kaut kas cits, un tu meties atkal ar galvu pa priekšu kaut kur iekšā nezināmajā. Mūsu instruktori jau bišķiņ bija apstāstījis, kā tas notiek, bet tik un tā tas ir nezināms un kaut kas jauns, un gribas teikt ar citu jaudu, tādu pavisam citā līmenī uzreiz. Man nebija uzreiz tā doma, ka es tur noteikti strādāšu ar cilvēkiem. Arī joprojām man ir tā, ka, ja man nāks un prasīs, es labprāt aizvedu, bet tā speciāli, man liekas, ar domu katru dienu strādāt nedēļā, nē. Jo man liekas, ka es nepavilkšu, pati sevī nepavilkšu to. Bet var jau būt uztrenēšos ar laiku, jo sapratu šajā kursā, ka visu var uztrenēt. Kas arī ļoti vērtīgs tāds ieguvums priekš manis. Kas tev ir iepaticies darbā ar klientiem? Man ļoti patīk pēc sesijām
tā sajūta, es pat neteiktu, nevienmēr tā ir sajūsma, bet ka tu redzi, ka tas cilvēks vēl ir kaut kur tur, nu, ka viņam vēl galvā tās domas griežās ap to vietu, kur viņš ir bijis, ko viņš ir redzējis, un ka viņš vēl analizē, arī kad jau izvests ārā no tā ceļojuma, ka viņš joprojām analizē to visu, kas tur noticis un pārdomā. Un tas tāds, es pat nemāku izstāstīt to sajūtu, tas tāds man iedod tādu mazliet gandarījumu sajūtu savā ziņā, tad tam otram cilvēkam iedod kaut kādu grūdienu dzīvē, tā kā arī, kad it sevišķi, ja viņš savelk paralēlus uzreiz jau ar to, ko viņš ir redzējis ar savu tagadējo dzīvi. Jā, tā ir gandarījuma sajūta pēc darba, ka otram arī tiek tāds pozitīvs lādiņš, jo enerģija jau tur apusēji griežas. Jā, tieši tā. Ir tev kaut kāds tāds kā mīļākās tēmas, ar kurām tu labprāt darbojies, strādā un arī pat paralēli kaut ko izzini, kas tev interesē, vai tev visas tēmas ir vienlīdz interesants un mīļas? Tādas izteiktas tēmas man nav. Nu, man pašai personīgi dzimte interesē, kas man liekas arī mans pašas personīgais darbiņš ir. Un man bieži vien uzrodas cilvēki, kuri vienkārši grib uzlādēties. Nu, tieši iegūt to grūdienu, tā kā spērienu iet tālāk. Ir tev kaut kāds piemērs, ar kuru tu varētu padalīties arī ar citiem cilvēkiem publiski, kur tu esi ceļojusi un esi saņēmusi kaut kādas tādas atziņas, izpratni, un arī tā, ko tu minēji par klientiem, ka viņi analizē un savāk tās līdzības paralēlas ar sevi tagadējo? Jā, man ir vairāk tādi ceļojumi, kuros gāju, skatījos savas ģimenes notikumus bērnībā, kad es biju maziņa, un es ieguvu atbildes par to, kāpēc ir tā, kā ir, kāpēc notika tā, kā notika, un kad mēs neviens īstenībā nebijām pie tā visa vainīgi, un saņēmu tādas vizuāli ļoti izteiksmīgas ainas, kas man iedeva ļoti daudz, tieši man iedeva tādu iekšējo mieru un arī pieņemšanu par to, kā ir, un godīgi sakot, kā lai to pasaka, man iekšā vairs netrigerē. Es ieguvu to iekšējo mieru. Un tieši tāpat bija arī ceļojums ar citu ģimenes locekli tuvu, ar ko man ir, gribētu teikt, saspringtas attiecības. Un man liekas, mans uzstādījums tā reizē arī bija, lai man netrigerē vienkārši tas cilvēks kā tāds, un es to esmu arī ieguvusi, pārbaudīju praksē, ka tā arī ir, ka es jūtos blakus viņam mierīgi, mani neraujas puras augšā, tā teikt. Nu, tas tāds, jā, katram novēl iegūt to iekšējo mieru. Vai tu varētu kā saviem vārdiem pastāstīt to atšķirību starp pirmo kursu un otro? Pirmo, kas ir kā vairāk priekš sevis izzinošais kurs, un otrs jau tāds, kur mēs vairāk tās sāpītes, bailītes un problēmas risinam. Kā tu sajūti uz savas tādas to atšķirību? Jā, pirmais praktiķa kurs man, kad tā atskatās, liekas, bija tāds, reiz nedēļā foršs pasākums, satikties, papļāpāt ar foršiem cilvēkiem, jā, tur bišķiņi paceļojām kaut ko interesantu, atkal redzējām, pastījāmies, kā citiem iet, un jā, vairāk tāds likās ļoti tāds uz pozitīvas nots, tas viss tāds, un tiešām to katru nedēļu to nodarbību gaidīju, jo varēja satikt foršus cilvēkus, kas ir apmēram tajā uz viena viļņa domās un interesēs. Un konsultātu kurs, tur jau bija daudz jāpastrādā. Tas bija tāds kārtīgi arī. Tikko sākoties kursam jau, man liekas, jau pašā sākumā, es nezinu, man savas kaut kādas personīgās transformācijas jau bija pašā sākumā, jo tas, man liekas, vēl kurs nebija sācies, kad es jau iekritu kaut kādā transformējošā procesā, jo sākums man likās ļoti, ļoti grūts. Lai gan, kad tā atskatās, nekas jau tāds nebija, tas bija kaut kas man pašai. Un pēc tam tiešām tāds ar tā kā klikšķis un viss aizgāja. Tās manas sajūtas par mani tieši. No kolēģiem esmu dzirdējis, ka nebija grūts kurs.
Mm. Bet bija pavisam cita jauda. Konsultantu kursam ir jāiesprings tāpat par šo to un ir jāpieslēdzās un tā apzināti un kārtīgi. Un praktiķu kursā tā vairāk mēs tā brīvi plūdām. Mhm. Um, Ko tu teiktu cilvēkiem, kuri nav apguvuši šādu veidu metodus, nav sevi izzinājuši sevi no reinkarnācijas skatu punktu? Kā tu redzi, kāpēc būtu vērtīgi to izzināt? Nu, ja viņiem ir ja reinkarnācija pie viņiem ir atnākusi, tad jau tā ir droši vien zīme, ka vajadzētu pastīties tālāk, kas tas tāds ir. Pamēģināt vismaz kādu reizi, kaut vai pie kāda konsultanta aiziet, pastīties, kas tur notiek. Un, ja atnāk tā sajūta, ka viņi arī paši grib to visu dziļāk izzināt, tad noteikti vajadzētu. Tas noteikti ir vērtīgi, vajadzīgi pilnīgi visiem iegūms. Arī ģimene iegūst ļoti daudz. Ir vēl kaut kas, ko es tev nepajautāju, bet tu gribētu pastāstīt, vērst uzmanību uz kaut ko? Man liela pateicība maniem kolēģiem un tevim par to, ka ir šāda iespēja, ka varēja to visu tā forši un īstenībā diezgan harmoniski iziet tādam procesam cauri, ka tas bija tā. Tas nebija tāds ar piespiedu darbiem vai kaut kas tāds. Mēs visi paši nācām, paši darījām. Un, jā, fantastisks laiks kopā visiem. Tagad noteikti ir kāds, kas skatās šo mūsu sarunu, un viņš ir sajūts, ka viņš ar lielāko prieku dotos ar tevi ceļojumā, sevi izzinot no dvēseles skatu punkta. Kas šim cilvēkam ir jādara, lai viņš pie tevis tiktu uz konsultāciju, uz ceļojumu? Viņš var ar mani sakontaktēt, piemēram, Instagramā vai Facebookā. Man ir Instagramā lapa, Evas dvēseles ceļojumi. Arī Facebookā tieši tāds pats nosaukums. Mājaslapa man ir tapšanas stadijā, kaut kad jau pieslēgšos viņai un palaidīšu gaisā. Droši vien tad arī tajos pašos sociālajos tīklos izlikšu visu. Facebookā man šķiet ir arī mans telefona numurs norādīts, ja kādam ir ērtāk rakstīt WhatsAppā vai kaut kur e-pasts arī. Zem šī video noteikti būs tie tavi dati, kā ar tevi var sazināties, bet principā vienkārši raksta, lai raksta, un tad jau jūs vienosieties par laiku un dienu un datumu, kad jūs varat doties šajā ceļojumā. Un saki lūdzu, kādi ir varianti cilvēkiem tikt šajā ceļojumā, vai ir online un klātienu, vai ir tikai kaut kas viens? Pārsvarā ir online, bet, ja ļoti, ļoti cilvēks vēlas, es varu, un viņam ir telpa pašam sava brīva, kur viņa netraucēs neviens mierā, klusumiņā, es varu aizbraukt arī ciemos, aizvest klātienē. Respektīvi, pašai savas telpas, kur tu pagaidām, bet klients ceļojumos Pagaidām nav. nav. Bet, ja ļoti vēlas, tad tu vari vienojoties par atsevišķu samaksu arī aizbraukt klātienē. Nu, tā kā konsultants piebrauc, tas tā kā, zini, šis variants ir tāds ļoti foršs un interesants tādā ziņā, tas tādu savu veidu, tādu kā svētku prestižu sajūtu rada, ja, jo ir tādi bagāto dakteri, bagāto kaut kādu konsultantu, kur piebrauc uz mājām, tad tev arī tāda opcija ir, jo tā kā tu esi arī māmiņa, tev ir bērni, pareizi? Tad šobrīd tu tādā režīmā, ka tev ir jāpielāgojās gan bērniem, gan ģimenē, gan arī jāpalīdz arī citiem cilvēkiem un arī jārada prieciņš pašai sev un gandarījums strādājot ar citiem cilvēkiem, tad ir arī tāda opcija, ka tu vari pie kāda aizbraukt. Jā, labi, Eva, mīļš tev paldies, ka tu piekriti šai sarunai un novēlu tev pateicīgus sevi izzināt vēlošus klientus, jo tie, kuri vēlas sevi izzināt un sev sakārtot, viņi vispateicīgākie, jo viņi reāli paši grib strādāt un būt priecīgi un laimīgi, līdz ar to arī daudz vieglāk ir strādāt mums, jo tiem, kuriem mēs gribam palīdzēt un viņiem stāstam, ka tas viņiem noderēs, viņi bieži vien ir slinkāki.
Un tas ir bišķiņā apgrūtinoši, jo tiem, kuriem ir bērni, ļoti labi zina, kāds ir, kad ir slinkums, un mēs paši esam arī bijuši bērni, un es arī zinu, kā tas ir, kad slinkums ir. Un tā kā mēs esam reinkarnācijas tēmā, un mēs zinām, ka mēs tur augšā dvēseli pasaulē ir dvēselītes, kuras zina un dzird, ka mēs sakam, nu labi, es nākšu, tad man ir jāpalīdz tiem cilvēkiem, tad es palīdzēšu, jā. Un tad ir tās dvēseles, kuras saka, jā, man vajadzēs tavu palīdzību. Tad šobrīd, ja ir tie, kas klausās un viņi jūt, pats, tā ir tā meitene, tā ir tāda vēsela, kuru es sajūtu kā savējo, un man tāda sajūta, ka viņa man palīdzēs, jā, kad mums ir kaut kāda saruna par to. Tad, lai viņas noklausās šo mūsu sarunu, lai viņas sajūt, ka tā esi tu, kas viņiem šobrīd var palīdzēt, un lai jūs tā kopējā miedarbība notiek vislabākajā variantā, kā tas var notikt. Jā, un mēs ar Evu noteikti ceram, ka šī saruna kādam var palīdzēt, ir palīdzējusi izdarīt kaut kādu, izdarīt izvēli, pieņemt kaut kādu lēmumu, jo, lai mēs kaut ko savā dzīvē mainītu, mums vienmēr jāizdara izvēles kaut kāds, un šī saruna, kaut kāds tas atslēgas vārds, kurš izskanēja šajā mūsu sarunā, ir ieslēdzis kaut kādu pagriezienu punktu kādam, un lai tad tas notiek vislabākajā variantā, un ar jums šodien kopā bija Eva Rudzīte un Inga Ražika.